Šajā epizodē mēs paturpināsim tēmu par to, kā mākslīgais intelekts var palīdzēt darbā ar līgumiem. Parādīšu, kā ChatGPT palīdz salīdzināt divas līguma versijas, sākotnējo un to, ko ir atsūtījusi otra līgumslēdzēja puse. Tu esi sagatavojis līgumu, otra puse atsūta labojumus. Vai kaut kas svarīgs ir mainīts? Vai ir pievienots kas neizdevīgs? To var ātri pārbaudīt ar ChatGPT. Gadījumā, ja esi piemirsis vai nevēlies izmantot Word iebūvēto dokumentu salīdzināšanas funkciju, šim nolūkam lieliski noder mākslīgais intelekts. Tas analizē abas versijas un skaidri parāda visas būtiskās izmaiņas. Atver ChatGPT un augšupielādē abas līguma versijas, sākotnējo un partnera atsūtīto redakciju. Uzdod skaidru uzdevumu. Lūdzu, salīdzini šīs divas līguma versijas un izcel visas atšķirības. Norādi, kur kas mainīts, pievienots, izņemts vai pārformulēts. ChatGPT analizēs augšupielādētos dokumentus un sniegs pārskatu par izmaiņām. Papildus tam tu vari lūgt ChatGPT izveidot lejupielādējumu dokumentu, kur izmaiņas atzīmētas, piemēram, ar sarkanu krāsu vai komentāriem dokumenta malās, gluži kā ar izsekošanas funkciju Word vidē. Vēl viens noderīgs pielietojums – ChatGPT var sniegt semantisku vērtējumu izmaiņām, piemēram, atbildēt uz jautājumu, vai izmaiņas varētu radīt papildu saistības vai samazināt manas tiesības. Tādējādi tu saņem ne tikai mehānisku salīdzinājumu, bet arī juridiski jēgpilnu ieskatu. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.